Čau! Šajā video es tev parādīšu, kā sagatavoju un salaiku apakaļ pakaļējo tiltu un beidzot ar žurku izbrauc ielās. Vispirms mēģināšu ielikt apakaļ bāku. Viss šīs te apakšējās trubas esam savienojis tur augšā. Viss, kas ir palicis, ir tātad šīs te divas trubas, kurām būs ļoti grūti tikt klāt. Rekur tās divas super sarežģītās trubas arī ir izdevies pievienot klāt, un rekur augšpusē pārējās arī ir skaisti savienotas. Tad ķeramies klāt pie nākamās problēmas. Rekur var redzēt, ka uz kreiso pusi tā bremžu caurulīte, kas ir, ja ieliktu bāku līdz galam, viņi saskartos ar bremžu trubu, tātad man viņi ir jāskroja vaļā un jāpārloka. Rekur asākā leņķī esmu pārlocījis to bremžu cauruli, un tagad viņai būtu jādara. Esmu mazliet apakaļ bāku. Bija ļoti grūti īstenībā. Tāpat viņa nav baigi perfekti uzlikt. Te ir tāda neliela sprauga šajā pusē, bet otrā pusē burtiski skarās klāt kuzām. Cerams būs ok, neuztaisīs caurumu bākā, bet nu kaut kā tā. Pagaidām turās divas jaunas oriģināls skrūves. Šī te iepriekš jau lidoja. Es tad izdomāju, ka es ielikšu pa vidu kaut kādus tos ten vašarīšus. Un tad tā, lai viņš esmu riktīgi stingri kopā un tur nelido vienkārši. Tad, nu, kaut kā tā. Divas dienas pa lielu liku bāku virsū. Viņu baigi negribēja likties virsū. Tur it kā viņu vajag stingrāk, tālāk, dziļāk, un viņš neiet tur fiziski nav, kur viņu pastumt vairāk. Bet, nu, tagad viņi ir virsū. To bremžu trubu arī šoties pārtaisīju. Tā kā šis ir virsū. Varu sataisīt bremzes, uzlikt to jauno kaklu, degvielas kaklus, šitos hamutus samainīt, un tad arī var likt virsū tiltu. Nopirku rekur jaunu degvielas uzpildes kakliņu. Rekur vecais bija sapuvis, rekur jaunais tāds bišķiņu vairāk ok stāvoklī. Kad labu laiku apakaļ, kad vēl uz ceļa bija sniegs, braucu pakaļ pulvera krāsotajām detaļām uz blastu. No blasta dabujām visas detaļas. Atpakosim vaļā, apskatīsimies, kā tad šī krāsa izskatās un cik labi rūsa ir iznīcināta. Labi, pakojam vaļā, skatāmies, kā izskatās. Wow! Damn! Tas ļoti labi. Riktīgi smuki. Viss vēl pa skaisto ir. Šekur. Es centos tā 10 sekundžu laikā apstīties tuvāko vienkārši jebkādu sarkano krāsu, kas ir vienkārši kādu tumšu sarkanu es gribēju. Šitā bija tuvākā krāsa, kas viņiem bija autokrāsai, un tad es izdomāju, ka es gribu šādu te. Nu, tāpat neviens viņu neredzēs, tā kā īsti jau ir vienalga, kādā krāsā ir viss šīs te piekāršas detaļas, bet es vienkārši gribēju, lai viņas nav aprūsējušas un izskatās, man liekas, lieliski. Esmu nopircis arī jaunas zemprofila riepas priekšā, tā kā pagājušajā sezonā bija diezgan tādi čonkarīši, tad šo sezonu būs tādi kā aizmgarē. Uz astotnieku būs 205, 40, 17 mazs strečs, bet uz astotnieku izstās ideāli. Aizmgarē uz deviņnieku ir 215, 40. Arī šitie paši Sunfully SF 888. No X-Part pasūtīju vēl daudz dažādas detaļas, bremžu aizsargus, bukses, gultņus, bremžu trosītes un arī nopirku citu puses, jo iepriekšēji bija nenormāli liela lufta, tā kā tagad būtu jābūt visam ideāli. Pie drauga bija aizvedis visu samontēt un saprasēt kopā. Likšu tiltā iekšā polibukses. Izvedīsim buks. Lai vieglāk uziet virsū. Bet es domāju, ka šeit vispār pilnībā nekādām problēmām nebūtu jābūt. Jā, rekur pat ar roku vienkārši var iespiest viņas iekšā. Bet nekas, tāpat es uzziedīšu virsū. Mazums. Jā, šitos pats iegāja iekšā.
Kur mazliet man jau sanāca ar šo, nezinu, saspiedēju vaisgripu. Sanāca viņu ar spēku vienkārši fiziski iespiest iekšā. Tur tā augšpus tāda ovāla abās pusēs ir, un apakšpus ir ideāli apaļ. Tāpēc apakšā iegāja easy, augšā ir problēmas. Tā kā es mēģināšu viņu iespiest līdz galam iekšā, kur jau kaut kāds gabaliņš jau ir iekšā. Pašā tiltā poli ir iekšā, vajag tagad tikai vēl dabūt iekšā oriģinālo Diffa BMW buksi. Likšu iekšā to oriģinālo Diffa tilta buksi, tad šeit te 33 eiro par šo te mazulīti. Cerams, būs tā vērts. Cerams, nenožēlošu, ka nenopirku poli tilta buksi. Liksim tad šajās brīnumainajās atspēru bļodiņās iekšā arī polī. Reku viss jau sagatavots. Tik jāieziež ar vazeliņčiku un varam likt iekšā. Tad mazā buksa iet, kur ir tā garā puse. Vienā pusē gatavs. Ņem tīvā, spiežam garajā pusē. Kā šādi. Šajā pusē arī paskaistā. Šiem te banāniem ieliksim polī. Liekot iekšā šo te banānu buksu, sapratu to, ka vienā pusē tā buksa ir resnāka un otrā pusē viņa ir plānāka. Tad, kur ir plānā, tā ir resnā. Es īsti nezināju, kurai ir jābūt pareizai, tā kā es negribēju tur tā vienkārši iemest un cerēt, ka sajies. Es uzrakstīšu 3B Motorsports, kur taisīšu šīs te buksas un pajautāšu, kā ir jābūt tad iekšpusē vai ārpusē tam resnējam tievējam. Un tad arī es cerams, ka nebūs jāmaina, ceru, ka pareizi jau ir uzlikts. Jā, un nebūs šis te jāpārtājas. Otru es vēl neieliku. Tā kā cerēsim, ka esmu jau tagad pareizi ielicis. Sazinājos ar to Džeku no 3B Motorsports, kurš taisa tās buksas polī, noskaidroju, tad kādā orientācijā šeit te banānā jāliek iekšā ir šīs te bukses. Tad, rekur ir maliņa ar tādu tā kā kantīti, nu tādu tā kā ielocījumu, tāds ielocīts, un tad šajā pusē ir taisns, tā kā beidzās uzreiz tā kā nogriezts. Idejiski, šeit buksei, kura iet banānā, tad rekur ir ar taisnu maliņu buksīte, un otra puse ir rekur ar tādu ielocītu kantīti, rekur tā kā pašā maliņā. Tad idejiski šī te ielocītā daļa iet pret taisno daļu banānā, un tad ar šo te taisno dibenu iet šajā te ielocītajā daļiņā. Nu, tik vienkārši tad otrā pusē, tad man ir pareizi. Nu, vai arī vienkārši var skatīties tā, kad biezā daļa iet pret šo te galu banānam, un tad plānā daļa iet iekšpusē, kur aiziet tālāk banāns.
Nu, kaut kā tā. Abos banānos ievietoju atpakaļ ABS sensorus. Esmu nokrāsojis to izpotē tiltiņu. Nekur tagad viņš ir skaisti sarkans, arī tās ķepiņas. Viņš iepriekš bija briesmīgi sarūsies, tad tagad viņš vismaz izstās tīri vizuāli ok. Nu, viņi tāpat neredzēs, bet, nu, es zināšu vismaz, ka viņš ir gatavs skaists. Apstījos kastē visu, ko es biju pulverkrāsojis, un atradu arī aizmugurējā stabilizātora stieņu šo te metāliņu, un es biju nopircis pilnībā jauns no BMW. Tagad ir dilēma, ko man darīt, vai nu izmantot vecos, kuri ir nokrāsoti, vai jaunos, kuri ir tikko nopirkti. Mēģināju uzlikt stabilizātoru atsaites, bet sausā vispār negāja virsū. Tāpēc nopirku silikonu, un ar silikonu izdevās ļoti vienkārši. Tagad parādīšu, kā uzlocīju bremžu trubiņas. Un to pašu es izdarīju vēl vienreiz. Manuprāt, izdevās diezgan ok. Rekur tad šādi izskatījās vecās trubas, un tad šeit ir uzlocīts jauns un ar nokrāsotu kronšteinu. Liksim atpakaļ šīs te kastītes, kuras turēja tos divus vadiņus, to ABS un ātruma nodilu un to sensoriņu. Rekur viņš tā viegli iet, vajag ielikt vēl tos divus plasmasas spinus, lai viņš izplest tās kājiņas un šis te trauciņš palikt ilgi iekšā. Paņēmām bišķiņu kaut ko ar ko padauzīt, iesatam vietā, un ar to kastīti var burtiski pacelt visu pusrāmi. Tā kā viņš nekur nepazudīs, to pašu izdaram otrā pusē. Pusrāmim jāpielikšu klāt augšējos plauktus, lai var likt klāt kuzavu. Šis te augšējo plauktu skrūvis es pievilku tagad, nevis kad mašīna ir pilnībā noslogota, jo viņām fiziski vienkārši nevarēja tikt klāt, kad tilts jau ir pielicis uz auto. Tālāk liksim klāt aizmugurējo stabilizātoru stieni ar atsaitēm. Liekam virsū amortizatorus.
Banāna buks arī tika pievilkts ārpus auto, jo kamēr viņas ir virsū, to vienkārši nav iespējams izdarīt. Beidzot arī izdevās uzstādīt banānu, pie sliekšņa viņš ir klāt, pie plaukta viņš ir klāt, tad esmu kārtīgi notīrījis to skavu, kur turās suports, ir arī iegādāts jauns suports un arī jauni bremžu kluči. Tad šis te kronsteins ar bremžu caurulēm ir vietā, izskatās diezgan forši, viss, kas ir atlicis, ir pielikt tikai suportu. Otrā pusē amīts vietā, banāns vietā, suports vēl tikai jāpieskrūvē un paliek tikai šis te caurulīts pievilkt. Tad ar draudzeni atgaisojām bremzes. Esam salikuši visu, beigās nefilmējām, jo ir jau 2 no rīta un šodien jau ir jāiet atpakaļ uz darbu. Bet rekord pa lielam viss ir salikts, gribēju salikt tik daudz, lai var nolikt mašīnas diskiem, bremzes atgaisotas, tur viss ir ok, visu pārējo esam saskrūvējis. Tad ņemam diskus, liekam virsū un laižam mašīnu, lai stāv uz savām kājām. Sagatavoju arī virsmas, lai šoreiz var vismaz noņemt no disku. Nevis kā visas iepriekšējās reizes, ka man ir jāmēģina batlot. Un uz diska arī. Kur centrējušies gredzens, tagad ir gatavs likšanai virsū uz auto.
bija paņēmis kaut kāds random skrūvis, kuras atradās garāžā, jo savējās nevarēja atrast, un 2 izrādījās mazliet par garu un bija šāda skaņa. Šo var nosaukt par īstu lift kitu. Tagad žurkai šādi te var ielikt kulaku un vēl bišķiņu. Atspērs vēl nav nosēdušās, bet nu savirzi izskatās briesmīgi. Tā. Ļoti salocījušies riteņi, bet no žurka pati stāv uz diskiem beidzot pēc 6 mēnešiem. Ir 3:40, 8 jābūt darbā, bet nu vismaz tilts ir vietā, viss ir pieskrūvēts un mašīna pati saviem spēkiem var atpakaļ uz zemes. Visi vadiņi, kur apakšā ir skaisti savienoti, un otrā pusē viņi vēl tikai jāieliek kārbiņā. Bija nopircis vienu jaunu rokas bremzes kronšteinu, un otrs tikmēr salūza, tāpēc bija jāuztais pašam jauns. Rokas bremze ielikta vietā, kronšteins arī ir pieskrūvēts, un rekur ir tas otrs lietotājs, kuru es nopirku. Liksim iekšā pusēs tagad. Šis iegāja līdz galam uzreiz iekšā. Un tā ir, ka tev īstās žurkas puses vai nu tev ir puses, kuras ir rekur pusotru reizi resnākas un no 46. es ceru, ka viņas vispār derē. Es ceru, ka būs ok. Domāju, uzzināsim, ka ieliksim difu vai derēs vai nederēs vispār. Pieskrovēšu uzgriezni, kas ir tām pusesim. Šajā pusē to pašu izdarīsim. Beidzot varam likt iekšā diferenciāli. Divs ir vietā, tagad pievilksim, cik vajag. Tagad tikai palikuši rekur šitās skrūvītes pieskrūvēt operatoru. Kur kardāns pieskrūvējas pie paša difa, un tad viss ir gatavs. Nu, puses vēl, bet nu, tas tā. Skrūvēju iekšā puses skrūves, kur viss esmu notīrījis. Tagad pievilkšu skaisti ar rokām viņas klāt. Tad pacelsim mašīnu gaisā, pagriezīsim disku, pieskrūvēsim viņas līdz galam. Šos te ieliku tagad pareizi iepriekš bildes otrādāk. Tagad viņi ir pareizi iekšā. Pievilksim klāt bumperu turētāju. Un cerams, tā ir pareizi. Un ka viņš stāv kaut cik ok, lai varētu ielikt bumperu. Kreisajā pusē aizmugurējā paspārni sanāca pielikt oriģinālajās vietās, bet labajā pusē bija viss izpūvis, tāpēc nācās vienkārši ar parastu skrūvi izskrūvēt cauri. Tā kā iepriekš bija āķis, tad balka bija citādāka un šitie atcitēji bija citādāki. Esmu nopircis parastos atcitējus. Un tad nokrāsojis mazliet uzfrišinājis, un viņi bija sarausējuši, tā kā tagad iztās mazliet labāk un varam jau likt iekšā. Notīrīja arī balkas skrūvis, rekur kaisties pirms un tad rekur ir pēc.
Es biju nopircis īstos klipšus priekš difuzora apakšas, bet viņi vienkārši atnāca vaļā, tāpēc izmantosim ziptājus. Liksim klāt bumperi. Bišķi nesmums gēps ir, bet jau kaut ko izdomāsim. Mēģināšu noņemt šo te paklāju nost, jo rekur viņš jau ir skāries gar kardānu. Rekur jau pat nokrēsojies, viss ir. Viņš īsti sasaucies eļļā, bet dzirdējis to, ka sasaucās, sāk gruzdēt un vienkārši aizdegās ar laiku. Visi šie te paklāji, tā kā mēģināšu izravēt, cik vien daudz varēšu ārā. Uzliksim tad vienu lollipopu. Tad šāda ir pašreizējā situācija ar priekšējā plaukta nolaustajām skrūvēm. Man viņas palīdzēja izrupt laukā. Izrupts ir, diezgan pavirši, bet tas ir labāk nekā pilnībā nekas. Tad es ar vītņu griezi pamēģināju visu iztīrīt laukā, atjaunojot vītni. Tad vissliktāko vītni ar šo vītņu griezi izgriezu. Dabūju atpakaļ vismaz kaut cik vītni. Atjaunojot, tā kā ir tā, ka viņi var tagad pat ieskrūvēt. Vismaz vienu. Var ieskrūvēt. Viņam ir kaut kāda brīvkustība, bet es domāju, ka līdz servisam mēs varētu tikt. Gan jau, ka būs ok. Pamēģināšu atdzīvināt vēl otru. Un tad skatīsimies. Šādi te izstās pēc tam, ka bišķiņi ieliek iekšā plauktā. Un tad šādi te lēnām uz priekšu atpakaļ viņu skrūvējot, materiālu dabujot nost, turpinot to darīt, arī tiku cauri. Ar vītņu griezi esmu mazliet atjaunojis tās vītnes, kas ir tur, kas bija sačakarētas. Būs pietiekami labi, lai ielikt skrūvi un aizbraukt līdz servisam. Tā kā tas būs gatavs, ieziedīsim vazelīnā kā otrā pusē polībuksi, ieziedīsim šo ten plaukta galu un mēģināsim pielikt klāt. Kas iesmē? Sākotnēji biju mēģinājis atskrūvēt to izpūtēju. Tie uzgrieznīši ir, kādi ir. Tad es viņu biju iznīcinājis. Čoms teica, ka skati neizies ar tādu. Izdomāju nofleksēšu nost. Tagad es biju noslīpējis. Un kur mēs jau varam viņu pilnīgi ar roku pat pagriezt. Ir nost. Vienīgā problēma paliek tāda, ka man joprojām šis te ir jādabū laukā. Un vienkārši jāieliek kaut kāda parasta skrūva iekšā un būs ok. Izpūtēju arī, tad izurbu visu to skrūvi. Nekur ieliku jaunu, šis būs labāk. Šis viņiem noteikti patiks. Plaukts arī tagad skaisti vietā ir kaut kā tā. Tā kā līmenis eļļā tikai līdz pusē, pielēsim mazliet klāt arī eļļu. Nekur pielēsim 5 vai 40, tieši tāds pats kāds iepriekš bija pie eļļas maiņas. Pielēsim bišķiņ klāt. Nomainīsim šo plasmasas trubiņu.
Jo rekord, te bija plaisas, te visur bija plaisas. Un es vienkārši viņu gribēju samainīt. Nopirku rekord jaunu, sāksim visus trubiņus atpakaļ, gan jau būs ok. Plaisas pašā trubā, gan jau tur sūc arī garām gaisu, bet labi, pagaidām būs ok. Funkciju bišķiņ labāk pildīs. Mēģināsim pielaist žuru, ka ir 1. jūlijas. Beidzot, kopš decembra nav startēts. Mēģināsim. Viss kaut kas ir samainīts. Cerēsim, ka vispār pielaidīsies. Es zinu, ka noteikti būs jāuzkačā degviela. Var vēl degviela nebūt tur uzkačājusies. Nestartējās, jo es īsumā nemaz neesmu neko te pie degvielas saslēdzis atpakaļ. Jā, labi. Tad es pieņemu gan jau, ka viņi ir ar vienu virzienu un to otru otrā pusē nevar iespraust. Ne? Jā. Što mēs izspraužam Baltijā? Što mēs izspraužam? Hop. Bet tāpēc man likās, ka es nedzirdēju, ka soknis skan. Bija tikai priekšā, ka kaut kas klikšķēja. Bet aizmugurē nekas neskanēja. Mēģinājums numur 2. Esam saštepselējuši aizmugurē visus vadiņus. Tagad vajadzētu būt. O! Var dzirdēt sūkni aizmugurē. Labi, uzkačāsim pāris reizes viņu. Viņš aizsūt degvielas priekšu. Degviela visur cirkulē. Mēģinām pielaist. Tagad, kad pārbaudījām, ka auto ir piedarbināms un strādā, uzlika arī siltuma aizsargus un izpūtējumu. Liksim apakaļ izpūtēju, uzliksim vispirms arī siltuma aizsargu. Tad viņš vienkārši eksistē šādi te un jāskrovē klāt izpūtējus. Skrūvējot klāt, tad izpūtēju bunduli. Viena no tām augšā piemetinātajām skrūvēm izlūza laukā. Tātad šis te gabals nebija tik nemaz perfekts, kā es biju domājis. Tā kā tie pārējie 3 ir tīri ok. Šis te gada griezu klāt, un viņš vienkārši tā ten izlūza. Es viņu izdauzīšu laukā. Atrada depiņā, vienalga nervosējuši, tērāda kaut kādu plāksnīti. Viņi māju tieši tādā platumā īsmā, viņi uztaisījuši tādu izgriezīšu mažu gabaliņu, iemetināšu tur iekšā, izdurbušu ten caurumiņu un izliksim vienkārši vienu skrūvi cauri un tas būs labāk nekā nekas, manuprāt. Esam bišķiņ padalījis. Mēģināju atskrūvēt no apakšpuses un viņš viss iznācis laukā. Noskrūvējām nost uzgrieznīti. Tad ir palikusi tikai tā augšpuse. Augšpuse, es domāju, mēs tāpat varam izraut tagad uz augšu.
Vajadzētu vismaz pēc idejas viņam iznākt vienkārši te tā laukā. Kaut kā tā. Nu re, tad tāds bišķi puveklīts bija, bet nu nekas darbiņš jāmēl. Nu bišķiņ es patīrīšu ļoti baigi, es neko necīnīšos, iemetināšu plāksnīt iekšā un bum. Es gribu pēc iespējas ātrāk, jo sāku braukt ar šo auto, maņam ir aknītis. Tad jāpat sarūsēs, viņš būs sarūsēs pie divas. Bišķiņ patīrīšu, močīsim tālāk. Iemetināju plāksnīt, iemetināju vēl vienu plāksnīt un tādu skrūvi. Rekur viss. Tagad būs aiz kā turēties izpūtēm. Protams, ir ļoti nesmuka, bet funkcija pildīs. Rekur viss izsūts. Aizmugurē šeit salons satīri izsūts. Tagad ieskrūvēsim apakaļ šos te vākus un tad ieliksim apakaļ salonu. Liksim iekšā aizmugurē beņķa atzveltnes. Nu, короче, jā. Uzliksim apakaļ bagžanē gumiju. Uzskrūvēšu nost šo te izpūtē turētāju, jo rekur ir mans vecais pusi izjūtas, pusi izbiris. Esmu nopircis jaunu, tā kā tūlīt samainīsim. Rekur ir jaunais gabals un liksim turpat jaunā pakaļ. Rekur jaunais šis te kronšteins nav nopuvis, nav briesmīgs. Skaisti rekur. Nopirku šādu te. Aizsargu lukturim, tad ielikšu iekšā. Tā kā tīrot garāžu šo te metāliņus pazaudēju, nopirku citu un tad ruvējam klāt. Ņemot tiltu nost, man divi šādi te klipsīši nolūza, tā kā nopirku viņus jaunas, lai nekarātos tagad vadi. Nokrāsoju bagžnieku aizmuguri, nokrāsoju ārku. Samainīsim priekšā stabilizatoru stieņa šos te turētājus un bukses, jo rekur mums ir caurums, kurš jau ir, kur bukse var redzēt. Tad man ir rekur ļoti labā stāvoklī ļodiņas pulveri krāsot tajā pašā krāsā un jauna smēlē gumiņas. Tad kaut kā tā rekur izstās vecā bukse, jaunā bukse un tad tas vecais metāliņš viss jau izpuvis. Vismaz mums būs forši skaisti un jauni. Kur tagad nomainīt, tad ir jaunas bukses un jauni metāliņi. Viss tās daudz labāk. Šis būs mans pirmais testa brauciens kopš decembra.
šajā video var redzēt, ka ir uzlikt citi diski. Tas ir tikai tāpēc, ka tās skrūves klinkšķēja pret lokiem, un es izdomāju, ka drošāk būtu uzlikt apakaļ ziemas diskus uz spaceriem, kur es zinu, ka man skrūves nekur neķersies. Pie ilgiem laikiem beidzot žurka ir apakaļ ielās, aizbrauc ielēt degvielu un nomazgāt. Pēc šī mazā testa brauciena dzirdēju mazliet vairāk tiksēšanu nekā parasti bija. Es atvēru kapotu un redzēju, ka priekšējais dempers nenormāli trīc. Esmu saņēmis paciņu no Beraļukām Lietuvā. Pasūtīju jaunu stūri, ko uzlikt uz tehnisko apskati un lai dabūtu stūres lentu, lai sporta stūrei strādātu taurīti. Priekis radiko. Porš kastē nāca. Stūre. Un lente ir. Tas ir viss palēnums, ko es gribēju. Es gribēju to lentu tikai. To stūri man īsti nevajadzēja. Es gribēju lentu, bet lai jau iet uz tehnisko, vismaz vīri būs apmierinātāki. Esmu pielicis klāt rekur jauno stūri, savienojis plusu ar to aizmugurēju lentu, tad mīnus es pielikšu vienkārši te malā pie kuzava un pārbaudīsim, vai strādā taurīte. Rekur. It kā vajadzētu jau strādāt. Nestrādā. Rekur tad jaunā stūri ir virsū. Zemējumu esmu pielicis rekura pagaidu variantā šeit, jo pieliekot pie normālas zemes tā tauri nestrādāja, bet pieliekot viņš šeit pie stūras kolonas, viņš strādā, tad plus viņš aiziet uz to oglīti un rekura mums strādā. Pagriežam strāvu. Aiziet. Esmu atbraucis tehnisko apskati. Tagad skaisti gaidam rindā. Ierakstiet komentārā, kā jums šķiet, kāds vērtējums būs šim auto. Pāris divniekus tajā lapelē CSDD man salika, bet kā es to salabošu, skaties jau nākamajā video. Atā!